tā būs pavisam cita kategorija. Slaucītājs tāds. Jā. Nu, viņš arī uz baterijas. Ne. Kā viņš slauka? Tātad, šī ir papildus lieta. Tātad mums ļoti bieži ir tā, ka mums ir āra telpas. Nu, teiksim, tādas āra telpas, es saucu par tādiem, kas ir angāra veidi, kur ir augsti griezti, gaisa cirkulācija. Un bieži iebrauc iekšā mašīnas, respektīvi transporta līdzekļus, kas jums atved kravas, kas izkarāmē ārā un atstāja sevī smiltis, kaut kādi gruži. Ļoti bieži tā ir. Un tad ja visu man to plašo teritoriju jāsavāc ir ar putekšsūcēju, tas rada tāds, teiksim tā, nosacīts problēmas, jo putekšsūcēju uzgals pārsvarā ir 35-40 centimetru platumā. Un es braukājot šurpu tur par to uzgalu, man tas patērē ļoti daudz laika un liekas, ka darbs neiet uz priekšu. Tāpēc no Kepler nāk mums talkā šāda tipa iekārta. Tas ir jau ilgus gadus. Šī iekārta šobrīd arī ir melnā krāsā, kā jūs redziet, tās arī jubilejas. 90 gadu, jā, jubilejas. Jubilejas aparāts jāaplīkot ar divām sāna birstēm, kuras ir regulējamas. Kas saka, bonusā ir saucamais tas, ja jūs redzat lielāku papīra gabalu kā tādu, ko nevajadzētu slaucīt, jūs viņu varat... Lai neliekties, nevajag pieliekties uz zemes. Izmetam augā. Laukā, es domāju, viņš te apakšā, viņš vāc tos atkritumus, kas te traukā. Viņš vāc sanāk visu šajā tvertnē. Iekšā tas ir papildu apliekojums tādu somiņu, ko es uzlieku šajā daļā, lai jūs varētu to kātu nolikt. Lai nevajag turēt. Un tos gružus, kā saka, savākt vai nu maisā,